Laipni lūdzam Unimax darbnīcā. Mūsu darbam parasti nepieciešamas tikai dažas lielas iekārtas, bet neskaitāms sīkumi, kas padara mūsu centienus vieglākus, precīzākus, ātrākus, drošākus un arī jautrākus. Un dažiem šādiem sīkumiem, no kuriem sastāv labi aprīkota darbnīca, es pievērsīšos nākamajās dažās minūtēs. Tas ir par Unimax kombinēto mērierīci, piespiedēķami ar līmeņrādi, digitālo leņķmēru un arī 2 automātiskiem centriem. Šī kombinētā mērierīce ir veiksmīga leģendārā instrumenta Laroja Starreta kopija, kuru viņš izgudroja jau 1878. gadā. Rūpnieciskais patents tomēr ilgs tikai dažas desmitus gadu, un tāpēc šodien blakus oriģinālam. Tas maksā neprātīgi daudz, var atrast vairāk vai mazāk veiksmīgas kopijas. Šis ir patiešām ļoti pieklājīgs izpildījums par mazāk nekā 20% no oriģināla cenas. Jūs dzirdat pareizi, tas maksā mazāk nekā 5 daļu. Un tas, protams, rada šaubas, bet pat es, vecs kritiķis, jāatzīst, ka kvalitāte ir ļoti laba. Galu galā par leņķu precizitāti un centra meklēšanas rīku varu viegli pārliecināties. Novietojiet leņķi pie taisnas malas un izveidojiet līniju pēc tā. Tad apgrieziet to, un līnijai jāatbilst. Ja tā nav, leņķis nav taisnas leņķis. Centra meklēšanas rīka precizitāti var pārbaudīt vairākos soļos. Izveidojiet līniju, pagrieziet rīku par trešdaļu apja, tas ir aptuveni par 120 grādiem, un izveidojiet otru līniju. Pagrieziet rīku vēl par 120 grādiem, un trešajā līnijā jāšķērso iepriekšējo 2 līniju krustpunktu. Ja tas neizdodas, vai nu mērinstruments ir nepareizs, vai arī tas vienkārši nav aplis. Kombinēto mērinstrumentu Unimax var izmantot 100 veidos, visbiežākā leņķmēru mērīšanai no ārējām malām un iekšējiem stūriem, un bez pārkārtošanas tas rāda gan 90, gan 45 grādus. 30 un pusleņķi bieži tiek iestatīti dažādās mašīnās, piemēram, zāģos, neatkarīgi no tā, vai tas ir zāģa disks vai dažādi vadotnes. Ja jums ir nepieciešams precīzi iestatīt, uzzīmēt vai izmērīt jebkuru citu leņķi, izmantojiet leņķmēru. Dažreiz noder iebūvēta līmeņrādis vai zīmēšanas adata. Pateicoties slīdošajam risinājumam, mērinstruments var darboties arī kā marķieris. Tā arī improvizēts dziļuma mērītājs. Tirgū jūs atradīsiet vēl daudz lētākus izpildījumus, bet parasts alumīnijas čuguna un tērauda vietā nedarbojas, un visu sabojā briesmīga darbnīcas apstrāde. Spiediena ķeme palielina precizitāti un drošību griešanas vai frēzēšanas laikā. Tā ir paredzēta mašīnām ar standarta rievu, kuras platums ir 3/4 kollas, kurā tiek izplesti 2 plastmasas akmeņi. Elastīgās lameles ļauj sagatavēt iziet cauri starp ķemi un paralēlo vadotni vai galdu, pie kuriem tā to pastāvīgi piespiež. Jebkura sagatavas novirdi no vadības virsmām nozīmē nevēlamas izmaiņas gala izmērā, kā arī atpakaļmetiena risku. Šai ķemmei ir arī magnētiska sloksne, līmeņrādis un rotējošs leņķmērs. Kam tas ir labs? Lai iestatītu disku urbumu un tam līdzīgus līkumu. Tomēr es to uzskatu tikai par papildu funkciju, jo šiem mērķiem daudz labāks ir digitālais līmeņošanas leņķmērs. Līmeņošanas tāpēc, ka tas mēra leņķus tikai starp vertikālo un horizontālo plakni. Tātad pie leņķāģi tas izmēra slīpumu, bet ne leņķi. Un kā tas darbojas? Es ieslēdzu kastīti, pārslēdzu uz relatīvo nulli, noliku uz galda un nulēju. Pēc tam, izmantojot integrēto magnētu, to piestiprinu pie diska, patronas vai pat tieši pie urbja. Un nolieku mašīnas daļu tik ilgi, līdz displejā parādās vēlamais leņķis. Tas ir brīnišķīgi ātri un precīzi. Fiksēju slīpumu, un tas ir viss. No minētajām sīkumiem es to noteikti izmantoju visbiežāk. Regulējumie atduras uz mašīnām ir gan jauki, tomēr nevelti saka. Uzticies, bet pārbaudi. Pēdējais triks nav tieši saistīts ar kādu mašīnu, bet tas atvieglos urbšanu. Automātiskie centri daudzos gadījumos aizstāja klasiskos centrus un pilnībā novērš āmura izmantošanu. Tādējādi marķēšanai mums pietiek ar vienu roku. Automātisko caurumotāju mehānisms darbojas līdzīgi kā manuālajiem skavotājiem.
jūs spiežat atsperi tik ilgi, līdz pārlec aizbīdnis un atsperi izšauj triecienu pret smaili. Trieciena spēks dažādiem centriem ir atšķirīgs. Kokam pietiek ar mazāku, metāliem nepieciešams lielāks. Centram metālam ir arī cietāks smailis. Tāpēc nav labi abus centrus sajaukt. To, kas paredzēts kokam, izmantojot uz tērauda, jūs sabojāsiet. Un ar to, kas paredzēts metālam, marķējot koku, izveidosiet pārāk lielu iedobu. Ja vien to caurumu vēl varu saukt par iedobu. Jebkurā gadījumā, daudzos gadījumos tie ir noderīgi palīgi, pēc kuriem es diezgan bieži sniedzos. Ja kāds no rīkiem jūs ieinteresēja, saites atradīsiet aprakstā zem video. Mani sauc Toms Krasensks, atvados no jums un ceru uz tikšanos. Unimax darbnīcā.